Īkšķiliete un Latvijas Kultūras akadēmijas studente Ieva Niedra parūpējusies, lai pilsētas dzimšanas dienā tiktu pasniegt kāda ļoti īpaša dāvana – filma Satikšanās Īkšķilē. Tā stāsta par Īkšķiles vēsturi sākot no Svētā Meinarda laikiem līdz mūsdienām. Galvenā filmas ideja bija parādīt to, cik Īkšķilē ir bagāts tas kultūra vēsturiskais slānis un mantojums, un ka faktiski mēs ejot pa Īkšķili visu laiku varam just šo vēstures un kultūras klātbūtni. Manuprāt, izdevās sasniegt to mērķi, parādīt nepārāk smagnējā formātā tieši šo te ideju. Un cilvēkiem patīk, un es dzirdu tādas ļoti labas atsauksmes, un man pašai arī ir prieks par to padarīto darbu. Es domāju, ka mērķis ir pamatā sasniegts. Filmas tapšanas laikā neiztika arī bez interesantiem atgadījumiem. Otru reizi filmējot epizodi vilcienā, divas vilciena pasažieres spriedušas, ka transporta līdzeklī noteikti top jaunais latviešu seriāls. Ieva norāda, kaut arī līdz šim uzskatījis, ka pārzina Īkšķiles vēsturi. Filmas tapšanas laikā uzzināts arī pavisam jaunas lietas un jauni notikumi. Filmas tapšanas process vispār kopumā ar visu materiālu vākšanu bija diezgan ilgs. Ideja sākās mums jau pavasarī diezgan agri, un tad es arī uzrakstīju šo projektu kultūras un sākām strādāt pie visas filmas. Tās no sākuma vajadzēja izkristalizēt pareizi visu ideju un domu. Un tad sākās visa lielā materiāla vākšana par šiem vēsturiskajiem materiāliem. Un tiešām bija prieks, ka cilvēki ir ļoti atsaucīgi. Īkšķilieši tiešām no sirds arī palīdzēja. Viens sūtīja pie otra, visus savus fotoarhīvus pārskatīja, visas savas atmiņas pārskatīja. Tādā ziņā ļoti liels prieks un paldies visiem īkšķiliešiem. Filmas veidotāja ir biedrība Vizuālās kultūras klubs, kas apvieno pārsvarā Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura programmas un maģistrantūras studentus. Filmas režisors ir Dmitrijs Čegoļevs. Biedrība arī turpmāk plāno strādāt pie dažādiem audiovizuāliem projektiem un attīstīt Latvijas kino kultūras industriju. Dāts Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.